Sveicināti Groundlab darbnīcā. Šī ir no 2 darbnīcām. Vecākā un reizē arī mājīgākā darbnīca. Šī ir vieta, kur ir iespējams izgatavot visu priekš dažādiem projektu maketiem. Ir gadījumi, kad ir nepieciešama lāzera griešana, ierīce, kura pieņem PDF, DVG, vektoru failus. Un ar to ir iespējams izgatavot visdažādākās plakanās struktūras. Tās var būt maketu daļas, tās var būt fiziskas vietiņas, kur mēs varam nolikt kādu lietu. Tas var būt jebkas, kas ir izgatavots no plakanas loksnes. Ja mēs vēlamies 3-dimensionālāku objektu, tad uz vietas ir arī 3D drukas iespējas. Ir gan Mospartal, gan Prusa Research drukas iekārtas. Un tās visas kalpo vienam mērķim – izgatavot kādus produktus. Tās atkal mēdz būt lietas, kas ir vairāk izskatām. Tās mēdz būt struktūrālākas lietas. Jebkurā gadījumā tie ir priekšmeti, kas ir 3-dimensionāli. Protams, ir iespēja arī skenēt, bet, ja nepieciešams uz vietas, mēs varam arī modelēt. Vai tā ir Fusion programmatūra, vai arī tas ir SolidWorks vai Siemens, tas viss uz vietas arī ir pieejams. Ir gadījumi, kad mēs vēlamies kaut ko plakanāku. Izdrukāt lāci, izdrukāt dažādus uzrakstus, izdrukāt uzlīmes. Tas viss uz vietas ir iespējams. Gan lielformāta druka ar bieziem papīriem, plāniem papīriem, līmpapīriem, nelīmpapīriem, caurspīdīgām plēvēm. Lielformāta druka līdz metru platumā un 30 metriem garumā uz vietas ir pieejama. Ja mēs vēlamies gatavot uzlīmes, tad lietā nāk šī ierīce. Ploterēšanas iekārta. Ar to mēs varam gatavot visdažādākos stikerīšus, uzlīmes. Mēs varam gatavot uzrakstus priekš krekliem, izgatavojot no vinila tādu kā lapiņu, ko mēs pielīmējam pie krekla. Izmantojot termopresi, mēs tad varam uzspiest uz krekla kādu logo. Protams, ir gadījumi, kad nākās pielietot zilo instrumentu sienu, āmuri, nāži, skrūvgriežņi, lodlampas, viss, kas sirdītīgi. Ja ir rinda, ir iespēja šajā mājīgajā darbnīcā arī mazliet atpūsties mūsu čilstūrī. Un kā pats pēdējais, kad projekts ir izgatavots, to, protams, ir arī jānofotografē. Dēļ tā uz vietas arī fotokaste. Ne tikai tas, vēl daudz citu instrumentu. Un par to visu ir jāvaicā darbiniekiem, kas atrodas uz vietas un izpalīdzēs jums visos jūsu jautājumos. Papildus, ja nevēlieties uzreiz nākt uz vietas, tad ir iespēja arī rakstīt uz ēpastiņu thelab@rto.lv. Darbnīca atvērta katru darbdienu no 2 līdz 6. Un droši gaidīsim jūs ciemos darbnīcā. Ar lielāko prieku izgatavojot kurus jūs produktus.